Tuvojoties ziemai, ieteicams pārskatīt un atjaunot savas automašīnas piederumu klāstu. Šoreiz to darīsim kopā ar Intercars Latvija un interneta veikalu IC24 un sāksim ar paklājiņiem. Parasti nopērkot automašīnu mums ir šādi velūra skaisti paklājiņi. Bet mūsu laika apstākļos tie ir piemēroti tikai vasarā. Tādēļ mēs iesakām izmantot tā saucamos gumijas paklājiņus, kas mūsdienās vispār vairs nav gumijas paklājiņi. Bet gan izgatavoti no jaunākajiem kompozītu materiāliem. Ja svarīgi tikai cena, tad gan ņemam gumijas klasiku. Tad viena no lētākajiem un vienkāršākajiem gumijas paklājiņiem ir šāda veida paklājiņi, kuriem nav varbūt tā augstākā maliņa. Ir materiāls vairāk tāds gumijots. Un tie nav salāgojumi ar oriģināliem stiprinājumiem grīdas apšūmā. Lai pielāgotu budžeta paklājiņas automašīnai, šķēres, kā agrāk, gan vairs nav jāmeklē. Šie paklājiņi nav piegriežami, viņi ir paredzēti jau konkrētam modelim. Šādi izskatās automašīnu paklājiņi, kas izgatavoti pēc jaunākās tehnoloģijas. No parastie saucamiem gumijas paklājiņiem, ko mēs ikdienā esam pieraduši lietot, mūsdienās jau modernāka ir šāda veida 3 dimensiju saucamie paklājiņi. Frogum ProLine paklājiņi izgatavoti pēc konkrētā auto grīdas formas, izmantojot uzmērīšanu ar lāzeru. Šīs maliņas ir augstas, kas aizsargā no dažādu šķidrumu nokļūšanas salonā. Un šiem paklājiņiem ir oriģinālo stiprinājumu vietas. Šiem paklājiņiem ir raupi virsma, un tas dod, kā jums primāri nebūs neslīdēs kājas uz viņiem. Un otram kārtām viņi ir apstrādāti ar speciālu aizsargu materiālu, kādu visādi ziemas dubļi, sāļi un netīrumi pie viņiem nepielips, un jūs ar ziepju ūdeni, teiksim, varat to brīvi nomazgāt. Cik plašam automodeļu klāstam pieejami Frogum ProLine paklājiņi? Aptuveni ap 70% modeļiem ir pieejami šādi veidi paklājiņi. Šis konkrētais komplekts ir domāts F30 BMW sērijai, kā mēs redzam priekšējie paklājiņi, un arī aizmugurē sēdošajiem ir šādas te ļoti labas vāniņas. Vai 3D paklājiņi pieejami arī bagāžniekam? Šīs sērijas paklājiņi ir arī pieejami bagāžniekiem, arī izvēlamies konkrēti pēc modeļa, pēc markas un perfekti derēs jūsu bagāžniekam. Vai tas ir sedans, vai tas ir hatchbacks, vai arī universāls, visiem ir pieejami. Vai tiesa, ka šiem paklājiņiem nav pašiem sava aromāta? Šie paklājiņi ražoti no speciāla kompozīta materiāla, nav īsti tīra gumija, līdz ar to arī viņi ļoti ir viegli. Un arī nav nekādas smakas mums salonā. No automašīnas salona pāriesim pie stikliem. Ja mūsu automašīnai no rītiem aplidojas vējstikls, tad ir ļoti labi risinājumi, lai šo aplidojumu noņemtu. Un tas saucas atlidotājs. 2 veidi pieejami, vai tas būtu pūšamā veidā, aerosola, vai arī šādā, piemēram, šķidrā veidā. Tam nav liela nozīme, jo to sastāvā ir spirts, kas šo ledu izkausē. Spirts ir arī mazāku atkausētāju sastāvā. Ja mums ir aizsalusi arī slēdzene, tad ļoti noderīgs ir šāds slēdzeņa atkausētājs, kuru mēs varam ievietot slēdzenē un izpūst. Līdz ar to tas atkausēs visu, kas ir sasalis slēdzenē. Un kas tas par ziemas komplektu bez gumiju silikona? Kas būtu svarīgi pirms sezonas, visas mūsu automašīnas gumijas apstrādāt ar gumijas silikonu, līdz ar to, lai mums nebūtu problēmas ziemā attaisīt durvis vai bagāžnieku. Kādos gadījumos noteikti ieteicams lietot durvju gumiju silikonu? Ieteicams ir pēc automašīnas mazgāšanas, ka jūs nomazgājat automašīnu kādā no automazgātuviem vai pašas spēkiem to izdarat, tad sasmērējam šīs gumijas ar silikonu. Arī ir vai nu pūšamā veidā, vai arī smērējam ar švamīti. Vai durvju gumiju silikons lietojams tikai ziemā? Mēs iesakām izmantot šo silikonu arī vasaras sezonā, jo ir karsts laiks un, lai šī gumija nesasprēgātu, tādēļ arī apstrādājam visas gumijas cauru gadu.